Viņa cik tev gadi? 22. Man ir 22 gadi. Tik maziņš viņa jau komponē? Jā. Spend my days with a womankind, smoked my stuff and drank all my wine. Need a mind to make me start, going California in my heart. Seems like the gods get a punch in the nose and they start to flow and think I might be sinking. Throw me a ladder beneath your town. See you up there in the bathrooms, sweet and high. Tev meitene mājās ir? Nē. Nē, man ir 3-gadīga veca kucīta Bella. Kolosāli, viņa neskums bez tevis? Viņa? Nē, viņa ir dzīvespriecīga. Viņa var iet bez manis. Viņa ir tāda pašpietiekama. Viņa mīl visus cilvēkus. Tu varētu atnākt, jebkurš viņu visus mīl. 4 sienas, slēgtas telpas, meitenes un mūzika, tāda bohēma. Ideāli. Es esmu bohēmists pilnībā. Es vispār esmu ieradies meklēt sievu. Nopietni, pilnīgi nopietni, bez jokiem. Pagaid, bet Zokarts, kad tu tā kā nāk dziedāt, ne? Jā, bet princips galvenais jau vispār tā doma, iepazīties. Ar dziesmu, ar dziesmu savalcināt kādu. Jā. Es dzīvošu tā kā nekad, es skriešu pret sienu kā tad, es dzīvošu tā kā nekad. Es skriešu pret sienu, kā tad, kad attapos pie tevis. Un tu vēl nenāc pie manis mīļā, un tad es liekšu tepat pa logu, jo kas gan zinās, kas būs tur lejā. Varbūt pie tevis attapšos, bet ko gan citu, lai es tev saku? Ja man slāps, tad es dzeršu, bet kas gan remdēs, to dzirsti manī. Ja vien patriotismu skaists, es dzīvošu tā kā nekad. Es skriešu pret sienu kā tad. Es dzīvošu tā kā nekad. Es skriešu pret sienu, kā tad, kad attapos pie sevis. Tā ir tava dziesma? Paldies. Tā ir tava dziesma? Jā. Kad man bija 13 vai 14 gadi, es skatījos Fabrikas muzikālo teātri. Un man liekas, ja nemaldos, tieši tajā gadā bija Aiša, kad viņa vinnēja, un tad es pie sevi domāju, kad es izaugšu liela, tad es arī varēšu tādā piedalīties, un tagad ir tā iespēja man piedalīties. Ar ko tu pārsteigsi žūriju? Es pārsteigšu ar savu oriģinalitāti. Es pārzinu dažādus stilus, kā popmūzika, rockmūzika, džess, un es domāju, arī tas ir mans lielākais trumps. I wrote a song for my father in hopes it would give him a thrill. After seeing Brazil, my father's music come true never got to me until then I went to Brazil. In Rio all day long I heard my father's song, a bossa nova beat, so sweet. Paldies. Kas tev vokāli pasniedz?
Tu mācies pie kaut kā. Ventspilī es mācījos Ventspils mūzikas vidusskolā. Viņa ir bišķi mākslinieca. Es tev saku, no sākuma man bija tādas bailes, bet uzsēc, kā mums veicās. Mums šovs būs ok. Turpmāk raidījumā. Žūrī kā jau žūrī, ļoti neganta. Račs ir račs, viņš tāds ir. Šovu piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Šovu piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Raimonds Pols ir mūziķis, kuru radītās dziesmas kā izcila eksporta prece nodrošina pievienoto vērtību Latvijai. Mums ir jādod iespēja rasties jauniem komponistiem, jauniem tekstu autoriem un jārada ar vien vairāk izcili skaņdarbi. Esmu 11 gadu spēlējis čelu klavieres Emīļa Dārziņa skolā. Nedaudz pašmācības ceļā kontrabas. Atslēgas? Dārza. Ok. Par to arī dziesma? Nē, vienkārši tuvākā lieta būs. Turpat ir mežs, sēnes, ogas. Viss. Šeit nauda, mešana, sēnes. Es zinu, bet man būs tā sajūta. Ok, ko tu dziedāsi? Tas būs Louis Prima Closest to the Bone. Oi. Tev ir arī kāds savs gabals? Ko tu pats atceries? Nē. Nav, sācīt. Teiksim, nē. Bet te ir rakstīts, ka viņi raksta pati. 1, 2, 3, 4. Close to the bone now, sweeter is the meat. Oh yeah, last slice of Virginia is the bad that you can eat. Say, oh, don't talk about my baby. Oh no, she's slender, but she's sweet. Close to that bone now and sweeter is the meat. Cause now she'd make good for mom too. If she drink a glass of wine, oh yeah, she bull just like a garden snail. She clams up like a wine. Cause my friend tell me I'm a fool to love that girl like that. Oh yeah, boy, that's the reason I like them slim instead of round and firm. Cause close to the bone now, sweeter is the meat. Oh yeah, last slice of Virginia is the bad that you can eat. Say I don't talk about my baby. Oh no, she's slender, but she's sweet. Oh, sakiet tā, vienu jautājumu. Jūs rakstīts, jūs esat Ginti, ja? Jā. Te ir rakstīts dzied, komponē, raksta tekstu, spēlē klavieres, čēli, kontrabas. Jā. Jā. Es pat tik zēmu nevaru paņemt, bet tad kaut ko jūs esat komponējuši? Man ir tā kā pāris gabali, bet, piedziedājums ar kaut kādam maigam latviešu. Pamēģini. Savam. Pamēģini. Labi. Tad būs piedziedājums tādā maigā svingā. Un tu nāc apburt mani saules pīlienos, kur gaisma aust. Kāpēc skatītājiem būs par tevi jābalso, ja nokļūs šovā? Viņam man jāmīl. Man vienkārši trūkst vārdu. Tad tiekamies uz O-kartes skatuves, jā? Cerams. Tiekamies. Once I lived a life like a millionaire, spending my money, I just didn't care. I took my friends out for a good time, buying high price of liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have friends and no place to go. If I ever get $1 again, I'm gonna hold on it
till my eagle grins. Kāda vispār bija tava attieksme pret realitātes šoviem līdz šim, kamēr tu pat izdomāji tajā piedalīties? Es kādreiz solījos, ka es nekad mūžā nepiedalīšos, bet viss mainās, un es esmu. Un kas tieši mainījās? Tu saprati, ka tev ir vajadzīga publicitāte, popularitāte? Jā, iespējams arī tas. Tu saisti savu dzīvi ar mūziku arī turpmāk? Jā, saistu savu dzīvi ar mūziku arī turpmāk. Nē. Tieši. Ir nakts klusi raugos debesīs. Man bail, kā zvaigznes mani ienīdīs. Bet es vien gribu tikai vēlēties. Pirms miega zvaigznei pieskārties. Tu ej vēl, tu ej, tik lūdzu neapstājies. Tu lec vēl, tu lec, tik lūdzu nepadodies. Kāpēc tu esi atnākusi? Īstenībā tas man tāds izaicinājums, jo es nekad tā neesmu televīzijas šovos piedalījusies. Tas man un maniem draugiem būtu interesanti noteikti paskatīties. Man būtu interesanti paskatīties sev pēc tam. Un noteikti izaicinājums man, jā. Klausies, bet zini kā, dzīvojot šovā 4 sienās, slēgtas telpas, ārā netiec, tev puisis vispār ir? Nav šobrīd, ne. Nu, un tu būtu gatava arī šovu ietvaros izveidot attiecības? Nu, īstenībā tas, protams, atkarīgs no tā cilvēka. Protams, ja kaut kas iekrīt atstiņās. Nāc, kaut vai neaicināts, šajā naktī Dieva gals būs katram klāts. Vēl skan tavs aizlūgums, tātad putni debesīs tu lūdz par mums. Nāc, kaut vai neaicināts, šajā naktī Dieva gals būs katram klāts. Pāri laukiem, lejā lietakiem, putnu elpās mūsu lūgsnās aiznesīs. Nu stāsti, kas ir tas, ko tu gribi iemācīties Okartes skatuvē? Iemācīties, varbūt pat neiemācīties, jaunu pieredzi iegūt un turpināt to, ko es jau daru, tikai citās gaismās. Tevi nebiedē tas viss, kas vienmēr notiek ap šoviem, intrigas, komentāri? Protams, biedē, bet, kas neriskē, tas nevina. Tev mājās draugs? Daudz draugu. Bet, tāds mīļotais cilvēks arī ir? Daudz mīļu draugu. Nē, es tā vienkārši domāju, tu ieies šovā uz 4 mēnešiem, vai neskums pēc tevis? 4 mēnešiem iznāk šāra. Jā, tā ļoti optimistiski, jā? Jā. Tu jau esi nobriedus tam, ka tu varētu? Jā, pilnīgi noteikti. Es vēlējos vien sapņot, ka ļausi man reiz spārniem zvaigznes siekt, un lai notiek pasaulē kliegt, tā reizēm un paties, kā putnām pacelties, bet reizēm laisties atpakaļ, kur dzēnisko kā laimi kaļ. Bet vānas kliedz zeldirot liens, tev tāds spārnu nav, kaut acīs smiedz un pretītām kliens, spārnu man nav. Ko runā vispār tur ārpusē par žūriju? Ārpusē par žūriju? Visu to labāko. Jā? Nē, es ākstos. Tad pretēji, jā? Nē, nav tā. Visi baidās, kā jau ir atlase un tā, bet, es domāju, viņi cilvēki, viņi sapratīs, protams, ar lielāku pieredzi nekā mēs, bet būs labi, es domāju.